Sveicināti! Šī ir Latvijas austrumu pierobežā. Mani sauc Marija Andreeva, un šodien mūsu studijas viesis ir ekonomists, uzņēmējs, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Zelbe. Sveicināti! Labdien. Paldies, ka atnācāt šodien. Un ar jums man ļoti gribētos parunāt par tādu tēmu kā uzņēmējdarbība un ēnu ekonomika. Problēma, kas ir aktuāla ne tikai Latvijā un Latgalē konkrēti, teiksim, ja mēs izskaidrotu vienkāršiem vārdiem, kas ir šī ēnu ekonomika? Ko tas nozīmē? Ja mēs paskatāmies uz uzņēmējdarbību kopumā, tad, protams, ka ēnu ekonomika rodas tad, kad ir pārāk lieli valsts nodokļi. Un, protams, ka uzņēmēji cenšas izdzīvojot, maksājot algas saviem darbiniekiem, meklēt iespējas, kādā veidā to izdarīt. Un, protams, ka gadi 5 atpakaļ, kad Latvijā tika sakārtota likumdošana, ļoti daudzi uzņēmēji, kas bija mazie uzņēmēji, pārgāja uz mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanu un, protams, tādā veidā sāka iet ārā no ēnu ekonomikas. Bet, ja mēs skatāmies no pašvaldību viedokļa, tad pašvaldību ienākums budžetā ir tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un, protams, ka pašvaldībām ir interesanti, lai tie uzņēmēji, kas strādā, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji. Un dažreiz ir situācija, kad, un to mēs arī redzam, skatoties tieši pašvaldības budžeta ieņēmumus, ka tanī brīdī, kad samazinājās ēnu ekonomikas īpatsvars, pašvaldību budžeti nepalielinājās. Jo ienākuma nodoklis netiek maksāts, tiek maksāts tikai diferencētais mikrouzņēmuma nodoklis. Valstī tas ir labi kopumā, ekonomikai kopumā labi, un no citiem uzņēmumiem, kuri varbūt jau strādā pakalpojumu sfērā, kafejnīcas, frizētavas, veikali, mazumtirdzniecība, tur, kur cilvēki jau sāk maksāt legālo naudu, tur parādās arī lielākas iespējas samaksāt algas un lielākas iespējas samaksāt nodokļus, kā rezultātā arī palielinās pašvaldību budžets. Sakiet, pašvaldība reāli izjuta šo starpību, kad nodokļu ieņēmumi kļuvuši mazāki? Viņi nekļuva mazāki, bet viņi arī nekļuva lielāki. Jā, jo, ja mēs skatāmies uz pašvaldības budžetu, tad pašvaldības budžets katru gadu pieaug. Bet viņš, protams, pieaug pateicoties tam, ka valstī mainās minimālā alga, līdz ar minimālo algu palielinās algas citās algu grupās, jā, un tāpēc arī soli pa solim arī palielinās pašvaldības budžets. Bet tas kalkulētais ienākums, ko cerēja dabūt no pārējas no ēnu ekonomikas uz tīro ekonomiku, jā, viņš nebija tik liels, kā viņu gaidīja sākumā. Un, protams, ka arī šobrīd vajadzētu valstī domāt, kādā veidā vēl palīdzēt uzņēmējiem neiet ēnu ekonomikā, bet censties tomēr strādāt tīri un censties samaksāt nodokļus atbilstoši tiem nodokļiem, kurus viņi saražo. Jā, jo pēc būtības tie mikro uzņēmumi ir ļoti laba lieta. Viņi bija domāti priekš tiešām tādam ģimenes biznesam, lai būtu vieglāk sākt jaunu uzņēmēju darbību. Bet es zinu, ka ļoti daudzi, ļoti arī lieli uzņēmumi izmanto, tā teiksim, ļaunprātīgi, izveido 5 dažādus vai 7, 10 mikro uzņēmumus, noformē savus darbiniekus, bet reāli viņiem vajadzētu strādāt kā vienā kompānijā, normāli ar normāliem darba līgumiem. Tas, protams, arī ietekmē. Tāda bēda bija arī Daugavpilī. Arī redzējām, ka tie lielie uzņēmumi, kas iepriekš bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, diferencējās un sadalījās mikrouzņēmumos. Un, protams, ka pārstāja maksāt nodokli, un tāpēc es arī saku, ka varbūt pašvaldība nesaņēma to plānoto, kas bija jāsaņem. Kāpēc mēs vienmēr runājam par to, ka nav jābūt ēnu ekonomikai, ir jābūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem. Jo viens no svarīgākajiem pašvaldību budžeta sastāvdaļām ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums, un jo vairāk uzņēmēji samaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo pašvaldības var vairāk veikt infrastruktūras uzlabojumus. Un, protams, ka var vairāk ieguldīt atpakaļ naudas ekonomikā un palīdzēt radīt jaunas darba vietas caur infrastruktūras objektiem. Šobrīd ir laikam austrumu pierobežā ir tāda situācija, kad vēl ne līdz galam visi uzņēmēji ir gatavi maksāt nodokļus.
kurš varbūt ekonomikas krīzes dēļ, kurš varbūt nav spējis diferencēt savu uzņēmēju darbību, un tāpēc arī pašvaldības nevar līdz galam pilnībā veikt tos infrastruktūras uzlabojumus, kuri ir nepieciešami. Ja mēs paskatāmies uz pēdējiem 2 gadiem, pašvaldībā nav brīvu līdzekļu šobrīd, lai uzsākt kādus jaunus infrastruktūras objektus, nepiesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Mēs sēžam, gaidam, kad būs iespējams caur struktūra fondiem pielikt klāt aizņēmu no valsts kases un tikai tādā veidā sākt sildīt ekonomiku. Ja būtu godprātīgāki uzņēmēji, ja uzņēmēji gribētu braukāt pa labiem ceļiem, ja uzņēmēji gribētu, lai viņu bērni uz skolām iet pa labiem trotuāriem, tad, protams, ka viņi arī apzinātāk domātu par to, vai ir jāmaksā šis nodoklis, vai nav jāmaksā šis nodoklis. Protams, vienmēr ir jautājums par to, ka uzņēmēji sāk diskutēt ar politiķiem, ka jā, mēs maksājam nodokļus, bet jūs mūsu nodokļus palaižat kaut kur, ne tur, kur vajag. Tas ir atkarīgs no tā strateģiskā plāna, kuru izstrādā katra pašvaldība, un ja pašvaldība redz, ka vajag sakārtot sākumā infrastruktūru un tikai pēc tam taisīt atpūtas kompleksus, tad, protams, ka laikam ir jāsakārto infrastruktūra. Jūs ļoti labi pārzināt situāciju ne tikai pilsētā, bet arī reģionā. Ja mēs runājam par uzņēmēju darbību, sakiet, kādas ir tās sfēras vai nozares, kuros strādā uzņēmēji, kur ir vislielākās problēmas? Es zinu, ka valsts ieņēmuma dienests pagājušajā gadā viņam bija plānā, teiksim, pastiprināt uzmanība, bija frizētavas, kurām bija problēmas, un, teiksim, autoservisi. Bet, ja mēs runājam plašāk nevis par 2 konkrētām nozarēm, kur ir tās lielākās problēmas? Vislielākās problēmas, laikam, pierobežā ir tieši pārstrādātājiem, tieši ražotājiem, kuri ikdienā sastopas ar to, ka viņiem ir jāieved materiāli un jāimportē materiāli. Un, protams, ka viņi nav spējīgi konkurēt tikai uz materiālu cenas, tad viņiem jāsāk konkurēt uz nodokļu un algu cenas. Un, protams, ka tā situācija nav īsti laba, ka mēs neprotam līdz galam izmantot iekšējos resursus. Ka mēs, ja mēs pārstrādājam mežu, mēs viņu vienkārši vedam ārā, nevis šeit uzbūvējam rūpnīcu, kur radam pievienoto vērtību, radam jaunu darba vietu un tad tikai pārvedam jau gatavu mēbeli. Mēs kaut kāpēc ļoti interesanti pārdodam Zviedriem mežu un pēc tam kā traki skrienam uz IKEA veikaliem, pērkam mēbeles un vedam atpakaļ uz šejieni. Ja? Tad šeit nav tikai valstiska problēma. Šeit laikam arī uzņēmēju domāšanas problēma, kad ne līdz galam cilvēki tomēr tic biznesam, ne līdz galam tic valstī. Un, protams, tam ir pierādījums 2008. gada krīze, kad vienā rītā pamostoties bija Libor likme pieaugusi vismaz 7 reizes, jā, un kā uzņēmējs var rēķināties tad ar valsti, ka valsts spēlē negodīgi. Protams, ka pēc šī ir jāpāriet vēl 2-3 gadiem, kad atkal būs uzticēšanās kredītiestādēm, kad kredītiestādes sāks kreditēt un iepludināt naudu ekonomikā, lai uzņēmējiem būtu pieejami ļoti lēti resursi, kā rezultātā viņi var attīstīt savu ražošanu, un attīstot ražošanu viņi spēj maksāt lielākas algas un vairāk nodokļus. Protams, uzņēmēji nekad nebūs apmierināti, es domāju, ar nodokļiem. Vienmēr, lai kāda nebūtu likme, vienmēr laikam liksies, ka ir pa daudz, bet, teiksim, jūsuprāt, vai PVN, teiksim, likmes samazināšana varētu ietekmēt ekonomiku? Es uzskatu, ka ir 2 ceļi. Viens ceļš ir aizliegt saņemt priekšnodokli atpakaļ, un tad pārstās strādāt varbūt kaut kādas PVN schēmas. Un otrs ir diferencēt tiešām PVN pārtikai, medikamentiem, tiem pirmās nepieciešamības produktiem, kas spēj tad uzņēmumiem, kurš ražo šos produktus, konkurēt tirgu ar mūsu kaimiņiem. Jo, ja mēs skatāmies uz tiem pašiem poļiem, vāciešiem, tad viņiem ir pārtikas produktiem samazinātā PVN likme, un, protams, ka tie, kas no Daugavpils dzīvojošie šeit pierobežā, varbūt Latgalē, ja mums līdz Poļu pilsētai Suvalki ir 330 km, ja, un līdz Liepājai ir 380, tad kur mēs brauksim pēc produktiem? Protams, ka mēs aizbrauksim uz turieni. Ja, un tāpēc
Šeit ir jābūt tomēr pārdomātākai valsts politikai un ir jāskatās arī uz tām nozarēm, kurām varētu palīdzēt tieši caur PVN diferenciāciju. Starp citu, es zinu, ka ir tāda tendence, ka daudzi Latgales iedzīvotāji, piemēram, brauc iepirkties arī uz Lietuvu, jo tur arī, ja es nemaldos, PVN ir mazāks, cenas ir nedaudz mazākas. Nu, ja nav tālu jābrauc, tad pēc būtības var daudz iepirkt, un tad tiešām, ja, teiksim, produktus, un tas sanāk izdevīgi nekā šeit uz vietas. Protams, ir arī tāda situācija, bet ja mēs salīdzinām kopumā Latvijas un Lietuvas tirgu šobrīd, tad, kad mēs jau abi esam kopējā eirozonā, tad, protams, ka mēs jau varam novērot, ka cenas ir palikušas ļoti līdzīgas. Pirms tam, kad Lietuva vēl nebija eirozonā un viņi vēl turēja savu valūtu, protams, ka cenu starpība bija daudz lielāka un no Daugavpils līdz Zarasajiem ir 25 kilometri, un, protams, ka liela daļa iedzīvotāju brauca uz Zarasiem iepirkties. Tas nozīmē, ka nodokļi palika tur. Nodokļi palika tur. Tieši tāda pati situācija ir arī ar otru pusi, ir ar austrumu robežu. Līdz Braslavai ir 38 kilometri, tas nav tālu. Tiem, kam ir iespēja aizbraukt uz turieni, protams, ka brauc arī uz Baltkrieviju un iegādājas ne tikai pārtiku, bet arī degvielu. Kā rezultātā mēs redzam, ka tas, ko plāno pārdot šeit, jebkurš no pārdevējiem, neizpildās, jo ieslēdzas pavisam citi ekonomikas aspekti, kurus, protams, neviens nerēķina. Un, protams, es ar saviem kolēģiem universitātē šobrīd mēs skatījāmies to situāciju, kāpēc tomēr Latgale ir dzīva, jo pēc visiem ekonomikas pamatiem Latgalē jau nebūtu jābūt gadu 10 atpakaļ. Un izrādās, ka tiešām ir tā situācija, ka mums ir pierobeža un mums ir pavisam cita aina ekonomikā nekā viņu plāno Rīgā. Un ņemot vērā to kustību, kas ir pāri robežai, kas ienāk no Baltkrievijas, no Krievijas, no Lietuvas, tie turisti, kas iebrauc šeit, tad reģions ir daudz lielāks un plašāks nekā viņu skaita ekonomikā. Ziniet, es gribētu par to plašāk parunāt. Tādu formulējumu es vēl neesmu dzirdējusi, bet tagad es piedāvāju nelielu sižetu, un pēc dažām minūtēm mēs būsim atpakaļ studijā. Pēc pēdējiem aprēķiniem ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā sastāda 21,3% no iekšzemes koprodukta. Tas ir par 2,2% mazāk nekā pirms 2 gadiem. Mēs joprojām ēnu ekonomikas ziņā esam līderi Baltijas valstīs. Lietuvā ēnu ekonomikas rādītāji ir 15% no IKP, Igaunijā 14,9%. Rīgas ekonomikas augstskolas pētījumā norādīts, ka kukuļdošanas līmenis Latvijā samazinājies par 2,2% pēdējo 2 gadu laikā. Latvijā sarucis arī nereģistrēto uzņēmumu īpatsvars no visiem komersantiem no 5,6 līdz 5,2%. Savukārt Lietuvā tas kāpis no 5,2 līdz 7,3%. Igaunijā nelegālo uzņēmumu īpatsvars 2015. gadā bijis 5,8%, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2014. gadā. Problemātiskākā joma Latvijā joprojām ir būvniecības nozare 40% no visas ēnu ekonomikas, tad seko mazumtirdzniecība 24,9%, pakalpojumu sektors ražošana un vairumtirdzniecība. Arī pārējās Baltijas valstīs tieši būvniecības nozare ir problemātiskākā ēnu ekonomikas jomā. Geogrāfiskā dalījumā lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā ir Rīgā 29%, Kurzemē tas ir 28,9%, tad seko Latgale 18,2% un Vidzeme 15,6%. Savukārt labākā situācija 2015. gadā bijusi Zemgalē, ēnu ekonomikas īpatsvars 14,7%. Mēs esam atpakaļ studijā. Šī ir Latvijas austrumu pierobežā, un šodien mēs runājam ar ekonomistu, uzņēmēju un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju vietnieku Pēteri Zalbe. Un
Jūs pastāstījāt ļoti interesantu lietu par to, ka pēc visiem likumiem Latgalei jau nevajadzētu būt ekonomikas ziņā, bet varbūt paskaidrojiet plašāk, kāpēc, kādi tad šeit ir tie īpatnējo ekonomiskie procesi un likumi, kas tieši šajā reģionā strādā? Ja mēs skatāmies uz to statistiku, kas ir pēdējos 10 gadus, kad strauji samazinās iedzīvotāju skaits, kad mirstība pārsniedz dzimstību, kad īstenībā nav procesu, kas spēj veidot jaunas kaut kādas darba vietas vai likumsakariski nodokļu sloks ir liels, tad, protams, ka ieslēdzas tas otrs moments, kas ir pakalpojumu sfēra. Un šī brīdī, ja mēs atkal atgriežamies pie tās pašas ēnu ekonomikas, tad varbūt Latgalei arī viņa palīdzēja izdzīvot un pārdzīvot šo krīzi. Jo tās ģimenes, kurām ir tiesības braukt, viņas vienkārši brauca un viņas neskatījās uz šīs dienas cenām, kas ir Latvijā, bet viņi palīdzēja dzīvot kaimiņiem, lietuviešiem un baltkrieviem un krieviem un atstāja savus nodokļus tur vai savu naudu tur. Un, protams, ka ja viņš arī pašpatēriņam to visu pirka, tad viņš arī pašpietiekamības līmenī arī dzīvoja. Un ļoti bieži nākas dzirdēt par to, ka latgalieši ir ļoti pašpietiekami. Ka īstam latgalietim nevajag darbu, viņam vajag māju, mežu un ezeru. Un atvērtas robežas. Varbūt pat robežas ciet. Jo īsts latgalietis prot apstrādāt zemi, no zemes dabūt visus produktus, prot aiziet uz ezeru nokert sev lomu un prot aiziet uz mežu un dabūt sev dzīvnieku. Un arī paēst, un pabarot ģimeni un uzturēt ģimeni. Tāpēc, protams, gribētos, lai nesalīdzinātu Latgali ar dzimbūšanu, lai tos procesus, kaut arī viņi Latgalē sākās uz 50 gadiem vēlāk nekā visā Latvijā, tāpēc negribētos, lai arī šobrīd jau jaunās ekonomikas ēras laikā par Latgali teiktu, ka tas ir tas nostūris, kur nekā nav, tur ir tikai klājumi un meži, neviena cilvēka, un jūs nesastapsiet nevienu gudru tur cilvēku, ar kuru var parunāt. Ja mēs runājam par tādu pašlaik ļoti aktuālu tēmu, kā Latgales ekonomiskās zonas izveide, kas, kā es saprotu, taps un būs, un šeit arī ir kā reiz saistība arī ar ēnu ekonomiku, proti ir viedoklis par to, ka daudzi uzņēmēji, kas pašlaik strādā tādā ēnu zonā, šī ekonomikas zona ļaus viņiem savu biznesu turpināt, bet jau maksājot visus nodokļus. Kā jums liekas, vai tas strādās? Es domāju, ka viens pats speciālās ekonomiskās zonas likums nestrādās. Jo arī runājot ar kolēģiem, ar kuriem kopīgi strādājām pie šī likuma projekta un kuri bija iesaistīti likuma projektā, protams, ka mēs redzējām to kopējo problemātiku, kas ir. Un ja mēs salīdzinām Latvijas speciālo ekonomisko zonu ar torti ar kirsi, tad tas ir tikai tas kirsītis, kas ir uz tortes augšā. Jo principā, lai tas viss sāktu strādāt, ir jābūt 5 nopietniem pamatiem, kas ir. Ir jābūt labai infrastruktūrai, ir jābūt cilvēku resursiem, ir jābūt dabas resursiem, ir jābūt uzņēmējam, kurš ir gatavs strādāt, un beigās ir tikai ekonomiskā zona, kurā viņš ieiet un strādā. Un tāpēc, tad, kad šis komplekss sāks strādāt kopā, tad arī mēs redzēsim, ka būs uzplaukums, būs atbilstošas algas un būs iespēja uzņēmējiem sākt maksāt nodokļus. Protams, ka tie 2 nodokļi, kurus dabūs atlaides uzņēmēji, nekustamā īpašuma nodoklis un uzņēmuma ienākuma nodoklis, ja salīdzināt ar citu Latviju, varbūt nav pat interesanti. Jo, ja mēs salīdzinām Daugavpils industriālo zonu un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, kuras darbības laiks jau ir pietiekoši liels, no 94. gada viņa strādā un nav spējuši parādīt, ka tur ir interese un tur viss strādā, tad mēs analizējām, kāpēc. Un izrādās situācija ir tāda, ka Rēzeknes speciāla ekonomiskā zona piederēja privātpersonām, kuras gribēja ļoti lielu un dārgu apkalpošanu par to, ka uzņēmums tur strādā.
Šī brīdī tas viss ir izņemts ārā no jaunā likuma, un uzņēmējs, kurš ienāks zonā, viņš tiešām dabūs uzņēmuma ienākuma nodokļu atlaidi, nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi, un viņš brīvi varēs strādāt ekonomiskajā zonā un brīvi varēs rēķināties ar tiem resursiem, kas viņam paliek. Un es tagad vēl piedāvāju nelielu pauzīti, mēs turpināsim šo tēmu, bet pēc nelielas iedzīvotāja aptaujas būsim drīz atpakaļ studijā. Kāpēc Latgale attīstās lēnāk par citiem reģioniem? Šādu jautājumu mēs uzdevām iedzīvotājiem. Latgale cer, ka Eiropas Savienība palīdzēs, bet mums palīdz mazāk nekā citiem. Nezinu, kāpēc tā notiek. Много причин. Ir daudz iemeslu, piemēram, mūsu valsts ekonomiskā politika. Tas pirmām kārtām negatīvi ietekmē Latgali. Viss ir vienkārši, kāds dzīvo labāk, kāds sliktāk, tā vienmēr notiek. Dzīve ar vienu pasliktinās, nevis uzlabojas, un nav vienlīdzības. Citur daudz naudas, citur maz. Es ceru, ka drīz visā valsts teritorijā būs piemēroti apstākļi uzņēmēju darbībai, lai visiem būtu nauda. Latgalei trūkst darba vietu, tas arī nosaka ekonomiskos rādītājus. Gribētos, lai situācija mainītos. Pirmkārt, Latgale ir tālu no Rīgas. Otrakārt, šeit cilvēki nav ieinteresēti ekonomiskos rādītājus un vispār ekonomiskos procesos, kas notiek valstī. Mēs esam atpakaļ studijā. Šī ir Latvijas austrumu pierobežā, un šodien mēs runājam par ēnu ekonomiku un par Latgales speciālo ekonomisko zonu ar Pēteri Dzelbe. Jūs sākāt par to, ka, lai tas strādātu, šis likums ir jābūt vairākām lietām, un viena no tām ir infrastruktūra. Un proti, sakiet, vai Latgales pašvaldības ir gatavas ieguldīt līdzekļus, lai šī infrastruktūra parādās, jo tas, es kā saprotu, tas prasīs papildus ieguldījumus, lai izveidot fiziski tātad šīs teritorijas, lai viņas būtu. Jā, tiešām kopā ar Eiropas Savienības struktūra fondiem tikai Daugavpilī tiks ieguldīti 30 miljoni eiro ražošanas infrastruktūrā tieši tanīs vietās, tur, kur būs pieejama speciāla ekonomiskā zona. Sakiet, kā notiek teiksim, kā pašvaldība dabūs šos līdzekļus? Daļu seks pašvaldības budžets, būs projekts un saņemta nauda no Eiropas līdzekļiem, vai būs arī no valsts atbalsta šajā ziņā? Šī ziņā ir klasiskais piemērs, kā ir ar struktūra fondiem. 85% ir Eiropas struktūra fondu finansējums, tad līdz 5% ir valsts finansējums, un atlikušo finansē pašvaldība. Protams, ka šobrīd mēs jau plānojam un projektējam tieši gan ceļus, gan arī būves, gan arī to infrastruktūru, kas ir nepieciešama uzņēmējiem. Jo galu galā, ko mēs gribam panākt, lai tas uzņēmējs, kurš ienāk iekšā un strādā, viņš atbild tikai par tehnoloģisko procesu un par kvalitatīviem darbiniekiem. Jo, ja uzņēmējam ir jābūvē infrastruktūra, ja uzņēmējam ir jābūvē ceļi, pievaceļi, un ja uzņēmējam ir jābūvē arī kaut kāda sava ražošanas ēka, un tam visam ir jāņem ilgtermiņa kredīts uz 20, 30 gadiem, bet bankas dod tikai uz 7, 10, tad, protams, ka mēs redzam, ka uzņēmējs nav spējīgs attīstīties. Un tāpēc pašvaldība šobrīd plāno to taisīt savādāk, pašvaldība pati uzbūvēs un vienkārši iznomās ilgtermiņa nomā uzņēmējam, un uzņēmējs tad varēs rēķināties, ka viņam ir katru mēnesi patstāvīgie izdevumi, kas kopumā gulstās uz produkcijas pašizmaksu, un viņa pašizmaksa ir daudz konkurētspējīgāka, jo viņš vairs neatbilst, viņš vairs nespēlē ar banku negodīgu spēli, kad kurā brīdī banka gribēs pamainīt likmi, tā pamainīs, bet uzņēmējiem ir vienmēr jādomā, vai viņš pamodīsies no rīta un paliks vecā likme, vai tomēr kaut kādi procesi ekonomikā notiks, un viņam būs jārēķinās pavisam ar citiem izdevumiem. Bet kāpēc tas ir svarīgi uzņēmējiem? Jo uzņēmēji šobrīd jau ir pārgājuši uz ilgtermiņa saistībām, uz ilgtermiņa piegādes saistībām. Jo Daugavpilī pat šobrīd ir uzņēmējs, kuram ir noslēgti piegādes līgumi uz 17. gada beigām. Un, protams, ka viņam ir ieskaitītas pašizmaksā visi izdevumu posteņi, kas ir iespējami. Ja? Un ja tikai kādā
pēkšņi momentā pamainās spēles noteikumi vai ar nodokļiem, vai ar bankas likmēm, protams, ka viņš aizies uz mīnusu, un viņš nebūs spējīgs samaksāt ne algas, ne nodokļus, un atkal mēs atgriezīsimies pie tā, ka valsts pateiks, ir jācīnās ar ēnu ekonomiku. Bet sakiet, vai valstīm pašvaldībai ir, kāpēc ir izdevīgi veidot šo speciālās ekonomiskās zonas, jo pēc būtības uzņēmēji maksā mazāk nodokļus, jo tur ir atlaides, gan sanāk, ka pašvaldība saņems mazāk nekustamo īpašumu nodokli, un tad valsts saņems mazāku to PVN nodokli, pareizi? Nē, ja mēs skatāmies uz šiem diviem nodokļiem, tātad pirmais nodoklis ir nekustamā īpašuma nodoklis, kuru saņem tieši pašvaldība. Un, protams, ka pašvaldība ir ieinteresēta divos procesos. Pirmais process ir bezdarba samazināšanā, jo ja uzņēmējs ienāk zonā un uztaisa jaunas darba vietas, tad, protams, ka viņš samazina rindu, kas ir sociālajā dienestā vai valsts nodarbinātības aģentūrā. Cilvēki sāk maksāt. Cilvēki sāk strādāt, un cilvēkiem ir pastāvīgais ienākums, un sāk maksāt citu nodokli, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Otrs nodoklis, kas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, tas jau ir valsts pretīm nākšana uzņēmējiem, lai uzņēmēji varētu investēt. Lai uzņēmēji varētu investēt jaunajās tehnoloģijās, lai ražošanā būtu nevis 80. gadu tehnoloģijas, nevis 70. gadu tehnoloģijas, bet būtu tiešām modernas un jaunas konkurētspējīgas ražošanas tehnoloģijas, ar kurām var konkurēt pasaules tirgu. Jo, ja mēs skatāmies tīri uz pašpatēriņa ekonomiku, ja mēs skatāmies uz to, ka mēs ražosim tikai priekš Latgales vai priekš Latvijas, tad ir nolemtība visiem mūsu uzņēmumiem. Jo mūsu uzņēmumi un Latvijas tirgus ir tik maz patēriņa ziņā, ka principā pietiktu katrā nozarē pa vienam labam uzņēmumam un būtu noklāts viss tirgus. Tāpēc, ja mēs gribam, lai mūsu uzņēmumi strādātu un mūsu produkciju turpmāk lietotu gan austrumos, gan rietumos, gan arī Āzijā, gan arī Savienotajās valstīs, tad, protams, ka mums ir jāatbilst tām tehnoloģijām, kuras izmanto arī tur. Un vienīgais, ar ko mēs šobrīd varam konkurēt, protams, ka ir mūsu cilvēka resursi, mums ir zinoši cilvēki, mums ir gudri cilvēki, un mūsu cilvēki prot strādāt. Un tas ir pierādījums tam, ka tikai mūsējos pārsvarā ņem uz ārzemēm un salīdzina kā ar labiem darba ņēmējiem, kuri tiešām kvalitatīvi strādā. Ziniet, un šī ir lieliska nots, lai šodien pabeigtu mūsu sarunu. Paldies jums milzīgs, kā atnācāt, izskaidrojāt ļoti daudzas svarīgas un interesantas lietas. Paldies mūsu skatītājiem. Diemžēl šodien laiks ir beidzies. Tiksimies jau nākamnedēļ.